24. gada 7. novembrī Rīgā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā norisinājās SVEB industrijas diena. Tas ir nozīmīgs pasākums, kas pulcēja starptautiskus akadēmijas un industrijas pārstāvjus, lai veicinātu jaunākās paaudzes viedo logu attīstību. Industrijas diena ir veltīta, lai veidot sadarbību starp zinātniekiem no mūsu Cietvielu fizikas institūta arī Latvijā ar industriju, kas strādā plānu kārtiņu tehnoloģiju ne tikai Latvijā, bet pasaulē. Un šīs pasākums ir veltīti, lai mēs stiprinātu mūsu sadarbību un izveidot faktiski jaunu projektu un tandemu darbā, lai pātrinātu šo jaunu tehnoloģiju ieviešanu praksē. Šeit pie mums ciemos vadošie tehnoloģiskas organizācijas un industrijas no dažādiem valstīm. Sevišķi man iepriecina tas, ka atrodas šeit pārstāvji no vadošas kompānijas Saint-Gobain, kas ražo pa visu pasaules stiklu pārklājumus. Tas ir tiešām kā apmēram mēs pieaicinātu IBM kompāniju šeit pārstāvis šeit par tehnoloģijām. Šeit arī atrodas vadošie organizācija plānu kārtiņu tehnoloģijas no Latvijas, tā kā Grow Glass, Sidrabe, un tas ir ļoti svarīgi, ka mums veidojas tās klasteri šeit Latvijā pa plānām kārtiņām. Pasākuma mērķis bija radīt interaktīvu platformu, kurā zinātniskie pētījumi tiktu saistīti ar praktiskiem risinājumiem nulles enerģijas ēku tehnoloģijās, atbalstot Eiropas zaļo kursu un jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts plāno izmantot šajā pasākumā gūtās atziņas, lai turpinātu inovāciju veicināšanu un stiprinātu sadarbību Eiropas zinātniskajā un rūpnieciskajā ekosistēmā. Šeit jau mēs 2022. gada mēs saņēmām Latvijas akadēmijas balvu par labākiem sasniegumiem zinātnes šajā virzienā. Un tas ir jaunais faktiski solis uz priekšu, jau kur mēs sadarbojoties ar industriju, mēģinām un demonstrējam un prognozējam, kādi būs tie tehnoloģiskie procesi, kā šos materiālus var izveidot un cik viņi būs efektīvi. Un testēšanas arī parāda, cik viņi efektīvi un kāds būs arī tas tirgus, pasaules tirgus. SVEB industrijas diena, lai veicinātu jaunākās paaudzes viedo logu attīstību.